Čau! Mēs šodien esam atnākuši uz Lastādijas kvartālu, kurā mīt dažādas radošas personības. Tajā skaitā biedrība Piedzīvojuma gars. Un mēs iesim apskatīt, ko tad dara Piedzīvojuma gara cilvēks. Tu paskaties uz to lapsu! Jā, māksla šeit ir uz katru stūri. Bet pietiks par mākslas darbiem. Interesanti redzēt, kādi izskatās tie cilvēki un ko viņi dara. Kas ir izveidojuši visu šo mākslu, šo pagalmu. Ejam, paskatīt. Nu ko, esam iekšā. Laiks paskatīties, ko tad dara Piedzīvojuma gars cilvēks, jeb PG cilvēks. Šo. Kas ir Piedzīvojuma gara cilvēks? Oi, Piedzīvojuma gara cilvēks, tas tāda reta parādība, reta suga tiešām. Tas, kurš ir cilvēcīgs. Piedzīvojuma gars vienmēr kustībā. Neobligāti fizioloģiski, bet arī cilvēcīgi jauns. Miesa un gars. Piedzīvojuma radība. Viņš cilvēku labāk par citiem cilvēkiem. Tas ir cilvēks, kurš mīl dabu, kurš mīl piedzīvojumus. Tas, kas māk sadarboties. Cipelnētēts. Viņš pazīst ati. Homo sapiens dzimtas pārstāvis, kurš ir pārņēmis šo planētu Zeme. Atvainojiet, kas ir Piedzīvojuma gars cilvēks? Atbildes nav. Ja tev iekšā nav gars, tad tu īsti neesi arī cilvēks. Piedzīvojuma gars cilvēku medības turpinās. Viņi ir izklīduši pa visu ofisu, daži ēd, daži strādā, daži tikai domā par strādāšanu, bet viss vienmēr ir procesā. Redz skats, kā Piedzīvojuma gara cilvēks pārtop par kaut ko radošu. Tātad, Ati, tu kā cilvēks šeit esi viens no pirmiedzīvotājiem. Ja ir cilts, kura ir uzcelta blakus upei, tad tu esi viens no tiem, kurš ir sapratis, ka šī vieta būs augoša, nesīs augļus un būs iespējams paplašināties un veidot kaut ko lielāku. Piedzīvojuma gars ir biedrība, sabiedriska organizācija, kur biedri satiekās. Un mūsu gadījumā tiecās uz kopēju mērķi, izcilu kopdarbu, ar konstantu attīstību, caur iespējām un piedzīvojumiem, tā kā pašiem sev, priekš sevis un arī nodrošinot to citiem. Viņi atrod savu piedzīvojumu, un tas piedzīvojums viņus aizved uz nākošo piedzīvojumu. Un viņi atrod savu vietu, viņi atrod savu iespēju. Un gadu laikā mēs esam devuši diezgan daudz iespējas, gan sūtot dažādās Erasmus programmās jauniešus un atvedot pie sevis tā kā jauniešus no Eiropas, dejot, kāpt augšā virves sistēmās tā kā un dažādos izaicinājumos, kas pakutina bailes un kaut ziņā liek mazliet viņu iespringt, bet tajā pašā laikā arī rada jēgpilnu, būtisku atgrieznisko saiti. Tā kā cilvēks iziet cauri grūtībām un otrā pusē jūtas spēcīgāks. Tas ir Piedzīvojuma garam viens no fokusiem ir stiprināt kopienu, stiprināt komandas, grupas, radīt viņu vidū cilvēcību. Jā, jo cilvēcība ir tā lieta, kas ļauj viņiem spēt vienam otru saprast. Ja, viņi caur to kopīgo izaicinājumu, viņi sajūt, viņi redz tā otra cilvēka bailes, ja, un viņi viņas nejūt, bet tad, kad viņi sajūt arī paši, jo pašam arī jākāpjas tās maliņas, tā kā jāgatavojas savam brīvajam kritienam, savai vēlmē sasniegt savus mērķus kaut kādā ziņā, uzstādīt kaut ko augstāku, kas varbūt pirms tam nenāca pat prātā, kad var. Jā, un tā ir tā izaicinājuma daļa, piedzīvojuma daļa. Tā bija jau pirms 10 gadiem. Viņa ir transformējusies, profesionalizējusies, viņa ir kaut kādā mērā pavairojusies, jā, tā kā sapiens vai dzīvība. Piedzīvojuma gars biedri, katrs no viņiem ir unikāls individs un katrs ir citādāks. Jā, ir līdzīgi tev cilvēki varbūt, jā, bet tu kā tu esi vienīgais.
Un jaunieši atkal ir tā sabiedrības grupa, kura vēlās radīt jaunas tā kā lietas. Un piedzīvojuma gars kaut kādā ziņā ir par to došanos dabā, sarunāšanos, savstarpēju viedokļu apmainīšanos. Bet cilvēki viens otru noķer tajos brīžos, apmainās ar savu pašreizējo emocionālo, garīgo stāvokli caur sarunu un ir viens otram treneri. Kāds tu esi kā cilvēks šajā kopienā? Es vēl joprojām meklēju patiesībā. Pie manis var atnākt, padzert tējiņu, atpūsties un ierakstīt kaut kādas sarunas manā studijā, tur divāniņā apsēsties. Piedzīvojuma gars tāda forša sabiedrība, kurā tu vari izpausties un kurā pēc kāda laika tu saproti, ka, ja tev ir kāda ideja, tu vari citiem cilvēkiem dot to ideju un tu vari pie viņas strādāt. Un tas man liekas ritīgi forši. Es raksturotu tos biedrus kā cilvēkus, kuri vēlās, vai pasaulē ir vairāk piedzīvojumi, vai pasaulē ir aizraujošāka, vai pasaulē ir daba, ir tā iespēja arī būt mierā un ļaut sev būt sapiens adventurous. Interesanti ir tas, ka šeit ir tik daudz dažādas personības, un viņi prot sadarboties kopā, viens otram palīdzēt, neskatoties viens uz otru kā uz kaut ko atšķirīgu, bet kā uz kopienu. Visus šos cilvēkus vieno kopā brīnišķīgas idejas, un viens jau nav darītājs. Tāpēc, lai viss izdotos, tiek radīts brīnišķīgs kopdarbs. Tādēļ iet ārā, smelties dabas spēku un iedvesmu, spēj ik viens piedzīvojuma gara meklētājs. Ne tikai biedri, bet jebkurš cilvēks, kura sirdī mājo piedzīvojuma gars.